Čau, mani mīļie, dārgie latvieši! Ir jaunumi, ar kuriem vēlos padalīties. Nu, kā jau jūs ziniet, man ir pieauguši bērni un mazbērni. Mazākais dzīvo kopā ar mani, kurina krāsniņu, mācās Zoomā. Kā jau es esmu izdomāju, vismaz mīļa vecmāmiņa. Tād pie mums atbrauca ciemos lielākais mazdēls. Viņš jau ir, tā teikt, labi izmācījies un strādā ministrijā. Varu palepoties. Mana skola kā nekā. Un tu zini, mēs ar mazāko mazdēlu iekurinājām pirtiņu. Nu, lai lielākais var atslābt, nomierināties, atpūsties galu galā. Nu, un kamēr viņš pirtiņā, es pa to laiku klāt pie viņa notebooka. Man taču ir jāzina, kā iet manam mazdēlam. Un skatos, tur ir mapītes, dažne dažādās krāsās. Es domāju, mīlīt, nevar būt. Kā es tās krāsas ieraugu, man uzreiz tās asociācijas, ja? Ušakovs taču aizbrauc uz to Briseli, ja? Cīnīties par krieviem Latvijā. Un tagad viņu ne tie krievi vairs Latvijā uztrauc, ne tie latvieši Latvijā. Nonāca saucās Briselē. Par ko tur tagad viņš tur īsti iestājās? Nu, bet krāsainos apģērbos jau staigā. Es domāju, nē, droši vien jau jāņem gavēnis un jābrauc pie mācītāja kunga aizlūgšanā par mazdēlu. Bet viss kārtībā, slava Dievam, viss ir kārtībā. Ar to vietiņu viņam viss ir kārtībā, kāds man prieks. Tāpēc, ka izrādās tajās krāsainajās mapīnēs ir dokumenti rakstītā formātā. Nu, es jau domāju, droši vien tur ir kāds paslēpts video materiāls, nu tā teikt, pieaugušajiem. Tāpēc, ka vienā no mapītēm es skatos, zini, aizdomīga, jo ar šifru stāv. Es domāju, tā laikam būs tā īstā. Nu jāpaskatās. Tie pieaugušie materiāli, tā teikt. Un pēc tam jāpaķircina savs mazdēls. Tas, kas citiem tur aizvērtās durvis, nu man taču vienmēr atvērtās. Es atradīšu iespēju, kā to šifrējumus atmūķēt, tā teikt. Nu, 1, 2, nu, gatavs ir. Mapei iekšā. Un tu zini, tur ir rakstīts slapenā informācija. Un tagad, tagad nu sāksies pats interesantākais. Tikai nevienam nestāsti. Tā ir informācija, kas ir ministrijas apritē, ja? Tur tāda informācija. Kā jau jūs ziniet, Latvijas valsts piešķīrusi 640, nu tur kaut kādus eiro vakcinācijas biroja vajadzībām janvārī. Marta beigās Latvijas valdība ir paredzējusi
nostiprināt valstī divvalodību, piešķirot 300 000 eiro ar kodu vakcinācijas avīze. Tā būšot latviešu un krievu valodā. Jo izrādās, ka tagad ārkārtas situācijā varot panākt visu to, ko nevarēja normālos apstākļos. Tagad tālāk. Bet kurš nevienam nestāstiet. Tā vēl ir slepenā informācija. Izrādās, ka šajā slepenajā informācijā ir nonācis materiāls pat taisno no Krievijas. Krievijas deputāts Žirinovskis ir atsūtījis prezidentam Putinam ziņojumu, ka Latvijā ieplānota vakcinācijas avīze latviešu un krievu valodā. Un tā esot Krievijas provocēšanas nolūkos, tādējādi mazinot Krievijas vakcīnas Sputnik nozīmi un lomu. Žirinovskis aicinājis Putinu reaģēt ar sankcijām pret Latviju, nosūtījuši arī Krievijas vēstniekam Latvijā ziņojumu, lai tas nosūta Latvijas valdībai nosodošo vēstuli, ka Latvijas valstī vakcinācijas avīzes izlaišana krievu valodā esot Krievijas ekonomisko interešu pārkāpums, tādējādi maldinot Latvijas krievus. Latvijai, tā teikt, nesot nekādu tiesību aizskart Krievijas ekonomiskās intereses. Un Krievijas vēstniekam Putins esot vēlējis pieprasīt Latvijas valdībai atvainošanos, tūlītēji apstādināt iecerētās avīzes izplatīšanu krievu valodā, atgādinot, ka Latvijas valstī esot valsts valoda latviešu. Akā, redz, laiki pienākuši. Krievija cīnās par valsts valodu Latvijā. Vai tu vispār varētu iedomāties kaut ko tādu? Latvijā jau pastāv par ziedojumiem izdota avīze vakcīna realitāte.lv un vēl vienas avīzes veidošana par valsts līdzekļiem ir lieka resursu izmantošana un neliederīga materiālu dublēšana. Tādējādi labāk līdzekļus izmantot liederīgi, iepērkot Krievijā ražoto vakcīnu Sputnik. Krievijas deputāts uzskatāmi nodemonstrēja, kā Latvijas krieviem ir jāizmanto vakcinācijas avīze. Nākošais punkts
Ko es ieraudzīju? Mazdēla, tā teikt, notebukā. Izrādās. Vakcinācijas birojs izsludinājis konkursu. Konkursa uzvarētājam piešķiršot 1 000 000 eiro. Izrādās, ka konceptā iekļauts svarīgākais punkts, kā veiksmīgi reklamēt vakcināciju. Šo tautas simpātiju ieguva ārpus konkursa palikušais par vakcinācijas biroja likvidēšanu, piedāvājot parakstu vākšanu portālā manabalss.lv. Un izrādās, ka 10 000 parakstu ir jau savākts tik ātrā laikā, kā nekad agrāk. Sociālos tīklos izskan aicinājums tautai sūtīt uz veselības ministriju atteikumu savā pastkastītē saņemt vakcinācijas avīzi. Tā teikt, lai iekonomētu valsts resursus un mazinot krievu valodas izplatīšanu.